Pārbrauks vēl pāri, tak vecais kābinē. Vecāki. Jūs iedomājaties, skatītāji, tam kombainam ir 80 gadi. Tā kā man bija 12 vai 11 gadi, ja. Es ar viņu, ar vienu citu kombainieru mēs kopā braucām un šeit es dzīvoju agrāk šajā mājā un mēs nācu uz tiem tīrumiem un šeit ļoti patika. Tad bija forši vienkārši. Šobrīd es atbraucu un tagad es satiku vienu cilvēku, ja, Aldi Markīnu, un viņš man nepazina. Viņš saka, pārniec vecis, es saku, bet, protams, gadi taču iet un viss taču paliekam vecāki. Protams, kad laika mainās, bet, ziniet, tīrumi, meži, ko agrāk esi redzējis, tas viss paliek. Tā malā. Kas te vēl ir? Ļoti. Šodien būs tāds interesants video. Reku mūsu vecā tolete. Drīt vai kociņ. Te mēs agrāk nācām un ziniet, kas, kā jau, kur mēs ejam uz ķemietiņš. Ne? Šeit ir mūsu vecā tolete. Mēs jau viņu papravījām toreiz, bet, tā ir vecās mātes vecā kūts. Un tas tā ābele bija maziņa. Šitā mazā ābelīte bija ļoti, ļoti maziņa. Bija apmēram tāda. Tāda viņa bija. Šitāda. Kā viņa tagad izaugas? Viss ir aizaudzis cieti, tad plina ārā. Tā ir. Te mēs agrāk gājām pāri. Šajā vietā mēs gājām pāri. Šeit bija vecajmātei auzas, bija agrāk.
Reka ir. Bet kur tā, bet tā vēl tur nebija tā vietā. Man šķiet, ka nē, tā vēl tur nebija. Tā ir iestādījusies pati tur kaut ko. Jā, šie atcēl lauki. Tas ir stūrs un liekas, kad... Jā, šeit ir forši. Viss ir tik skaisti un jauki. Ko? Pulkstens jau ir vakars, jau nāk, dosimies lēnām uz mājas pusi un raudzīsim. Varbūt vēl pa ceļiem kaut kur kādu kombainu apstīsimies, uzfilmēsim. Ziniet, kā ir, es šeit gribu palikt un dzīvot. Bet, nu, ziniet, kā ir, tā ir. Un diezgan augstu viņš arī ņem īstenībā. Tik augstu viņš ņem. Redziet? Baigi zemu jau nelaiž, līdz pašai zemē nē. Tā ir auza un auza ir šausmīgi maziņa. Tas ir auzas. Jā. Ok.